Čau, mani sauc Reinis Ošnieks, esmu Latvijas televīzijas žurnālists un tajā pašā laikā esmu arī tāds pats entuziasts kā jūs. Vairākus gadus spēlēju entuziastu hokeja līgā, ja salīdzinu manu pirmo spēli EHL un tāds, kāds es izskatos šodien. Es domāju, ka meistarībā es esmu audzis, kaut nedaudz un esmu audzis, bet es pieļauju, un es zinu, nevis pieļauju, bet es zinu, ka daudzi no jums ir daudz meistarīgāk un talantīgāk par mani. Bet tā ir sanācis, ka man deva iespēju nokomentēt top 10 novembrī. Lūdzu, neapvainojieties, par kādu varbūt nedaudz pasmējos, bet jūsu uzmanībai novembra labākie EHL 10 momenti. 10. vieta, F3 divīzija, Aizvulfs aizsardzība. 10. vietā Aizvulfs aizsardzība. Pirmkārt, lieliski vārtsargs aptvēra Ripu. Kāds vārtsargu treneris varbūt arī varētu būt neapmierināts ar šo epizodu, jo Ripa nokrīt viņam priekšā, bet šajā epizodē gribēju izcelt divas veiksmes. Pirmām kārtām, vārtsargs veiksmīgi pielika nūja un Ripa atstās pret vārtu pārlikni, bet otra veiksme labi, ka šīs aizsargs netrāpīja pa savu vārtsargu, pa savu draugu vārtsargu un tā Ripa neildoja savos vārtos. Kā noveicās. 9. vieta, F3 divīzija, Maksims Furs, Redaport. 9. vieta pienākas Maksimam Fursam vai arī vārtu stabam. Tā runā, ka hokeja dievs arī entuziastu hokeja līgas spēles svēro, un šajā epizodē viņš nevarētu būt pārāk priecīgs, jo tāda kā aiz matiem pievilkt epizodu. It kā jā, bet nē, piespēle metiens nav metiens, bet gandrīz Ripa sasniedza gala mērķi, jeb vārtus, bet šeit jāuzslavē Maksims Furs, varbūt arī vārtu stabs. 8. vieta, R6 divīzija, Sandris Ozoliņš, Varā. Šai epizodē es dotu nosaukumu Mūris numur 742. Pavērojiet aizsargi plecu pie pleca, izveido šo aizsagu, taču uzbrucēju Sandri Ozoliņu tas netraucē. Kreisais pagrieziens, šāviens labajā stūrī un vārtu guvums. Jā, žēl, ka šajā brīdī nespējam nolasīt, ko tad domā vārtsargs. 7. vieta, R2 divīzijā, Silvestrs Kūliņš, Malpils. Bet tagad uzmanība uz spēlētājiem ar numuru 1. Nē, tas nav vārtsargs, tas ir Silvestrs Kūliņš, kurš liek savai Ripai uzmest kūleni starp aizsargiem, starp 3 aizsargiem un gūst skaistus vārtus. Pagā, režisori patina apakaļ, vai tiešām vārtsargs skatījās, cik pulkstenis? 6. vieta, R4 divīzija, Matīs Ripkinskis, Ķīpsalas Peldasens. Vai arī komats? Nesaki hop, pirms nesi pateicis hip, hop, pateicis hip, hop. Jā, šī dziesma man nāk prātā, vērojot šo epizodu. Manuprāt, viena no mistiskākajām EHL vēsturē. Īsti nemaz metiena nav, Ripa tā kā piespiesta, tā kā nav piespiesta. It kā strīdīgi momenti nav, bet vārtsargs ar kaut ko neapmierināts, sākās attiecību skaidrošana, bet svilpes tā nav. Un šajā epizodē cepurinos spēlētājiem numur 7, un tas ir Matīs Ribinskis, kurš lieliski noreaģē un pierāda, cik svarīgs hokejā ir reakcijas ātrums. 5. vieta, R2 divīzija, Jevgeņijs Azikovs, Circle K. Mierīgā garā pārslido visu, gandrīz visu laukumu, pa ceļam paspēja izlasīt uz ledus esošo uzrakstu Inbox LV un bez lielas vilcināšanās arī nogādā Ripu kastē. Ko var pateikt? Izskatās, ka aizsargiem varētu būt ieslēgts brīvdienu režīms, bet varbūt šim vārtu guvējam ir uzsildīts līdz asmeņi. Ej, sazini. 4. vieta, R2 divīzija, Vladimirs Kišņakovs, Madona. Vispirms paskatieties, cik skaista tāla piespēle un cik perfekta uzņemšana. Izgājiens 1-1, bet šeit izceļam vārtsargu. Vladimirs Kišņakovs, pavērojiet ar labo roku, lieliski atvaira Ripu, Ripa slīd gar pieri, un manuprāt, viņš pat var paspēt izlasīt, ka tur rakstīts Made in Slovākija, un pēc tam tā nokrīt otrā pusē, un viņš ar kreiso roku piespiež Slovākieti pie zemes. 3. vieta, R5 divīzijā, Mikls Mezītis, Priedis. Pats esmu aizsargs, un šī man īpaši mīļa epizode. Arī es dažreiz pieļauju pilnīgi muļķīgas kļūdas, tā ka negribās skatīties soliņu virzienā, bet labi, ka šajās epizodēs ir vārtsargi. Mūsu glābēji, aizsargu glābēji, komandas glābēji. Un šoreiz stāsts par Miku Mezīti. Noņemu ķīveri viņa priekšā. Skatāmies epizodi. Teikšu atklāti,
Lai man piedod vārdsargs, bet tā vien izskatījās, ka tas bija viņa pirmais špagats mūžā, un manuprāt šo epizodu viņš vēl atcerējās vismaz kādas 2-3 nedēļas pēc šī mača. Tā kā noņem cepuri, kā jau teicu, noņem ķiveri šī vārdsarga priekšā, tiešām lieliski nospēlēja un nosargāja vārtus neskarts. Otrā vieta - R2 divīzija - Maksims Firsovs, Circle K. Otrās vietas īpašnieks novembra topā ir uzbrucējs Maksims Firsovs, un tā vien izskatās, ka uz slidām viņš jūtas vislabāk. Kāpēc tā domāju? Liekas, ka viņam vieglāk slidot tad, ja kāds viņu visu laiku cenšas nogāzt, bet viņu tas netraucē. Viņš mierīgā garā gūst vārtus un pie sevis dungo: man saujā benzīns, pretinieks jāķīdā. Pirmā vieta - R4 divīzija - filigrāna piespēle un izgājiens Pavels Milēka. Vārtus gūst Viktors Mitrofanovs. Aizpuls! Un lūk, pirmā vieta EHL novembra topā. Pavērojiet sākumā numur 13. Pāvels ar sakostiem zobiem nogādā ripu uzbrukuma zonā, pēc tam nogādā to savam komandas biedram Viktoram, kurš gūs skaistus vārtus. Īstajā vietā un īstajā laikā šie vārdi man nāk prātā redzot šo epizodi. Izskatās, ka visi pasaules entuziasti ir sadošies rokās, lai ripa atrastu ceļu vārtos. Un te es palūkšu montāžas režisoram uzlikt trakņu līniju, pagriezt epizodu apakaļ, lai jūs saprastu, cik precīzi bija šis metiens. Pussekundi uz priekšu vai pussekundi apakaļ, ripa nebūtu vārtos. Tātad lielisks Pāvela melnais darbs un lielisks Viktora metiens EHL numur 1 epizode. Tiekamies laukumos!